Šobrīd mēs esam ceļā pie tēva Oskara, kurš ir izdzīvošanas skolas dibinātājs un vadītājs. Viņš ir kaut kur šeit pat mežos ar tēviem un dēliem, organizējot nometni. Čau, Oskar! Čau, Jāni! Beidzot, mēs tevi atradām. Tu tāds liels, spēcīgs. Nu, ko, es secināju divas lietas. Viens ir tas, ka jābrauc ar augsta klīrenca mašīnu uz mežu. Savādāk var palikt kaut kur. Un otrs, ka vajag vairākas navigācijas paņemt, jo var apmaldīties. Jā, salīdzināt kartes vismaz vajag, ne? Jā, precīzi. Nu, ko tu mums varētu parādīt šobrīd? Nu, šodien mums ir tēva dēla pārgājiens. Vakar mēs bijām ar tēviem meitām. Un šodien dažādi uzdevumi, ko puiši ar tēviem veic. Un viena no lietām, kā laisties lejā pa kalnu, izmantoja tikai virvi. Nu, pat tādu normālu stāvu kalnu. Super. Komandas sadarbības uzdevums ar tēvu un dēlu, uzticība, sadarbība un jaunas prasmes. Paļaujies uz tēti, sajūta tēta vēdera sajūta. Ja mēs gribam nākotnē redzēt vīriešus, kas ir atbildīgi, kas saka, pārliecināti, labi tēvi, uzņēmēji, politiķi, skolotāji, nu vienalga, bet vīrietis, kurš ņemas atbildību ar pārliecību, tad ir jāsāk šajā vecumā stāst par tēviem dēliem. Tas ir laiks, kad sākt, jo viņi neizaugs vienā mirklī tādi vīri, par kādiem mēs gribam, lai sabiedrībā viņi būtu. Un tad jāsāk ar tēviem dēliem. Tad mēs redzam tagad, kas šeit notiek, ir atnākuši maršruta viduspunktā. Tagad cīnās pa uguns iekuršanu. Mēs rādījām, kā iekurt, prasmes mācām, un tagad viņiem pašiem jāiekur savs ugunskursi. Uz kura tad viņi uzcep savas pusdienas, jo šodien viņi nav ēduši. Nu, pulkstenes 9 viņam nav bijis ēdienas. Normāli, ne? Pulkstenes ir pus 3. Un izsalkums ir viena no lietām, ko mēs sakam, tā ir normāla lieta. Un katrs uz savu ugunskura gatavos? Nu, mēs sākumā kuram mazo, un tas saliksim kopā lielo, lai mēs tā liesim jaudīgāk un ātrāk var pagatavot. Nu, viens no izdzīvošanas skolas tādiem izaicinājumiem ir izsalkums. Jo ikdienā jau bērni, jaunieši, pieaugušie jau mēs visu laiku ko ēdam. Un līdz ar to dabūt izsalkums sajūtu un novērtēt to ēdienu pēc tam vēlāk, ko paši uzcepuši uz ugunskura, paša iekurināt ugunskura. Un tā ir gardākā desiņa vai maizīte, rupmaizēda. Jā, nu tā, tāpēc ikdiena mums ir pārsātināta visādām labām lietām. Jā, tā kā mums ir divdienu nometnes, nu, dzīvošana mežā, nakti mežā, tad arī vakarā viņiem ir trusītes jāpagatavo. Nu, dzīves trusītes. Jā, un tad šādi puiši kopā ar tētiem visu to procesu. Jā, dīrā, sadalā un tad taisa vakariņas, kartupeļus, buļjonus, svāru. Un tad tu sarot, kad ēdiens ir vērtība. Pirmkārt, tas ir kāds samaksājis savu dzīvību. Arī ikdienā pieņemsim. Neviens jau nedomā, ka ēd tajos benzīna tankos vai veikaliņos pērk tur burgeris un visādas, nu, tur tos ēdienas. Jā, hotdogs, neviens nedomā, ka kāds ir samaksājis par to ar savu dzīvību, nu, dzīvnieks. Un tad jāizstrādās ar cieņu pret to ir. Jā, un tad pēc tādām nometnēm tad ir tas, ka tu mājās vairs nešķirot uz šķīju tur, šito gribu, šito negribu. Tu sāc aizdomāties par vērtību. Man ir 6 bērni, un šis ir laiks, ko es varu pavadīt ar katru no viņiem individuāli. Tā ir mūsu diena divatā, un tādā kuplā ģimenē tās dienas divatā ir jāmeklē. Jo man liekas, ka mums šobrīd ir tik daudz laika zagļi dažādi, kurus mēs paši, protams, sev uzliekam, ja, bet saprast to, kas ir tavs prioritātes. Mūsu vīriešiem ir tā nasta diezgan liela, ko nest ir. Nu, kā saka, ir mamuts, darbs, bizness, attiecības ar sievu, bērni, viss tas ir pienākums, status, kaut kāds uzspiestais, bailes. Bet stāsts jau par to ir, kā mēs iemācāmies tajā dzīves procesa laikā. Mums jāmācās dzīvot tādu visaptvarošu dzīvi, ka mēs neesam tikai darba zirgi. Nu, par vīriem runāju, par vīriešiem. Ir mums attiecības ar sievu, ar bērniem. Pašam sev laiks, atpūta, mentāla atpūta, fiziska atpūta, darbs. Nav viegli, bet tur nav citu variantu, mums jāiemācās tas. Ģimene ir kupla, bet puika ir vienīgais, jā. Sanāk kopā, daudz, bet mēs cenšamies kaut kādas dabā tur kaut ko uzmeistarot. Pagājušajā gadā kaut kādu plostu, piemēram, uzmeistarojām. Šogad pirmā reize teltī padzīvojām, kaut ko mēs tā mēģinam kaut ko dabai tuvināties. Viens mēs iemācām prasmes.
Jo tas, ko mēs redzam šodien šajā digitālā laikmetā, kad bērni, jaunieši nemāk vairs parūpēties par savām ikdienišķām elementārām lietām. Tas, ko es ar to domāju, piemēram, tāda lieta kā pagatavot ēdienu. Ja, kā nāpjūt pilsētas vidē vai dabā, ja tu esi apmaldījies. Elementāras lietas, ko mēs kādreiz domājam, kādreiz tās bija elementāras, ne? Pašsaprotams. Šodien tas ir jāmāc. Palīdzam sagatavoties viņiem prasmes, kas palīdzēs viņiem kā cilvēkiem, kad ir augsts kā pieauguši cilvēki. Otra lieta ir, man patīk tas teiciens personiski, ko esmu priekš sev satvērs, raksturs izsaka visu. Cilvēka raksturs izsaka visu. Tas nozīmē, tavas rakstura īpašības, tavi ieradumi, paradumi, spēja domāt, pieņemt lēmumus, paciest, sadarboties ar citiem cilvēkiem. Tas ir jātrenē un tas jāmāc ir. Un izdzīvošanas skolā mēs sagādājam vēlamās grūtības, kas ir vajadzīgas ir bērniem, jauniešiem, vīriem, lai viņi nonāk pie atziņām gan par sevi, svarīgām atziņām, gan par sevi kā par cilvēku, gan par to pašu dabu, un arī sadarbību par apkārtējiem cilvēkiem. Es iemācījos siet mezglus un ar karti. Orientēties, jā. Pat es, piemēram, uzzināju, ka es absolūti nemāku teiksim, pēc kompasa orientēties mežā. Teiksim. Nu, man tas nepatīkamas kaut kādas atziņas par sevi, piemēram. Nu, tas ir vērtīgi, man liekas. Jā. Mums būs pēc nedēļas nākamais līmenis izdzīvošanas skolā, ka mēs uz 2 dienām būsim mežā un paliksim pa nakti. Viens no tēviem teica, kad viņš bija ar meitu 2 gadus atpakaļ. Un tad viņš brauc ar dēlu, dēls izaudzis ir. Un tā meita teica, viņš bija prasījis meitai, ko tu visvairāk atcerēsies no tā, ko mēs esam darījuši kopā vispār dzīvē. Viņš gatavojas ar tēvam dēlu pārgājienam, un viņa atbildēja to pārgājienu izdzīvošanas skolā. 2 gadi pagājuši, un viņa dzīvē visu kaut ko darījuši. Foršas lietas. Ne? Bet tieši tas, kuri piedzīvo to enerģiju kopējo, piedzīvojums, prasmes, izsalkums, nogurums, to mēs atceramies. Tas mums padara par stiprākiem cilvēkiem. Var arī vēlāk pataupīt, būs vēl vērtīgāk.